Labdien, godātie Rēzeknes novada domes deputāti, klātesošie, sākam Rēzeknes novada domes kārtējo sēdi. Šīs sēdes norisē piedalās deputāti izņemot Runčs, Ludborža, Stanka un Žurdzina Deksnis, jo ir vai nu atvaļinājumā, vai nu savu tiešo pienākumu veikšanas vietās, bet mēs esam tātad lemta tiesīgi, tātad no 17 deputātiem mēs esam 12. Šīs dienas darba kārtībā ir pamatdarba kārtībā 49 jautājumi. Vai ir kādi ierosinājumi, iebildumi attiecībā uz pamatdarba kārtību? Ir priekšlikums. Jā, lūdzu. Izslēgt pirmos 3 punktus no darba dienas kārtības, jo pamatojums. Jautājums nav izdiskutēts, jautājums nav konceptuāli risināts kopumā uz visām pašvaldībām, uz pašvaldības iestādēm, kas ir uz pārvaldēm. Un tad kompleksi skatīt to jautājumu vienotā. Tātad ir izskanējis priekšlikums, ņemot vērā Štestera priekšlikumu, tātad es saprotu, tātad izskanēja priekšlikums izslēgt no darba kārtības pirmos 3 jautājumus, vai ir citi ieteikumi, tātad es aicinātu balsot, kas par to, lai saskaņā ar Štestera kunga ierosinājumu izslēgtu, lūdzu balsot. Kas par? Tātad 1, saskaitiet lūdzu. 1, 2, 3, 4, 5. Tātad paldies. Tātad, kas par, es vēlreiz atkārtoju, tātad, kas par to, lai izslēgtu no darba kārtības minētos 3 darba kārtības jautājumus. Atkārtot lūdzu nobalsojumu, kas bija par izslēgšanu. Tātad Štesters, Macāns, Karacājevs, Melnis un Aleksandra Astrovska. Ja? Paldies. Kas pret izslēgšanu? Lūdzu balsojumu. Tātad saskaitiet lūdzu. Septiņi. Un kas atturās? Nav. Tātad un rezultāts par izslēgšanu Oskar 5 un pret izslēgšanu 7. Tātad minētie 3 jautājumi darba kārtībā paliek. Vai ir kādi citi ierosinājumi attiecībā uz pamatdarba kārtību? Tātad, ja nav, tad ir priekšlikums ietvert darba kārtībā kā papildus jautājumu par apmaksāt ikgadējā papildu atvaļinājumu daļas piešķiršanu domas priekšsādātājiem Švarcam. Tātad Švarcam nepiedaloties šī jautājuma apspriešanā, lūdzu jūsu viedokli, kas par šāda jautājuma iekļaušanu papildus darba kārtībā. Paldies. Pret nav, atturās nav, tātad vienam deputātam nepiedaloties, papildus darba kārtībā tiek iekļauts 1 darba kārtības jautājums. Tātad sākam. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par Rēzeknes novada pašvaldību iestāžu reorganizāciju. Tātad vārds teritoriālās komitejas vadītāja un domas priekšsādātāja vietniecei Elvīrai Pizānai. Cienījamie deputāti, pagājušajā komitejas sēdē tika skatīti jautājumi, kas skar dažu pagasta pārvalžu. Tas ir Pušas, Maltas, Stoļerovas, Kriškānu, Kaunates un Makuņkalna reorganizāciju. Komitejā tika diskutēts un pieņemts lēmums pagaidām atlikt Stoļerovu un Kriškānus, bet virzīt reorganizāciju Pušas un Makuņkalna pagastu pārvaldi. Vai tur nepieciešams vēl diskutēt, tas tika darīts jau komitejā, līdz ar to ir sagatavots projekts, kurš jums visiem ir pieejams, gan bija elektroniski nosūtīts, gan uz rokām, un viņš skan sekojoši. Mazliet 2. punktā, kur uzdot Mākoņkalna un Pušas pagasta pārvalžu vadītājiem līdz 15. gada 30. novembrim veikt darbības darbinieku darba līguma izteikšanai sakarā ar grozījumiem darba līgumā un darbinieku skaita samazināšanu atbilstoši darba likuma noteikumiem. Pārējais viss paliek tā, kā ir.
Tātad Jā. lūdzu deputāti, tātad Staņislavs Šesters, lūdzu. Jā, cienījamie kolēģi, es saprotu, jautājums ir tāds tīri ļoti nopietnas. Jā. Ja kopumā skatās, veidojot novadu 2009. gadā, tomēr bija šī visi pašvaldības, pagasti piekrita tam, ka šo novadu veidos līdzvērtīgiem nosacījumiem, ka visiem pagastiem, kas ir novadā, būs vienādas tiesības un arī pienākumi. Arī juridiskā, gan administratīvā, gan citā atbildība un arī iespējas. Šoreiz pēc šiem lēmumiem var saprast to, ka vieni būs tie īstie bērni un otri būs tie pabērni. Ja? Jo mēs redzam lēmuma projektā arī tas, ka faktiski šie pagasti paliek par citu pagastu struktūru vienībām. Ja? Tāpat kā bērnu dārs, tāpat kā feldšeru punkts, tāpat kā izglītības iestāde. Faktiski tā ir tā pagastu tāda bišķu kā teritorijas administratīvās un arī pārvaldes, tāda tīri nolikšana vienādā tādā juridiskā statusā ar jebkuru no šīm iestādēm. Un sliktākais jau ir tas, ka šīs struktūra vienības tā kā pakļaujas citam pagastam, kurš ir līdzvērtīgs juridiski, agrāk bija līdzvērtīgs līdz šim momentam ar pārējiem pagastiem. Jo pagasta pārvaldē jau tā institūcija, kura faktiski, regulē visu attīstību un visus jautājumus tajā teritorijā, kuru viņa apkalpo. Tās teritorijas nav mazas, ja runā par Mākoņkalnu, tad tur ir 16,000 vairāk hektāru. Skaidrs, ka iebildumi par to, ka tur ir, tie cilvēku masa ir, vai samazinās iedzīvotājs skaits, tas visos pagastos jau samazinās. Ne jau tas ir saistīts ar to, ka pagasts tā vai šitā, funkcionē. Un tāpat tas cilvēks, kur viņš tur dzīvo Krepšos vai vienalga vai Bondaros, viņam vienalga šis pakalpojums ir jāsniedz un reāli tāpat tā teritorija liela. Un tā pārvaldēm būtu jāstrādā tā, lai viņas apmierinātu šīs konkrētās teritorijas, konkrētā pagasta intereses un arī tādā apjomā, kur viņš ir pārredzams, pārskatāms un pārvaldāms. Diemžēl uzliekot un izveidot šādus veidojumus kā struktūra vienības, kā nosauksies, Kaunatas pagasta pārvaldes struktūra vienība, Mākoņkalnu pagasta pārvalde. Ja? Pagast zem pagasta. Ja? Tas tā tīri, arī juridiski tīri nav pareizi. Ja mēs varam kaut kādas iestādes, kuras ir tie kompaktas, mazākas, bet pagasts jau bija, kādreiz viņš bija, un šodien viņš ir tā institūcija, kur apvieno šīs visas institūcijas vienotā un vienoti strādā šajā jomā. Bet, diemžēl, veidojot šādu sistēmu, kur tāds piemērs Kantinieki ir, bet es tur dikti neesmu pārliecināts, ka tur ir kaut kas uzlabojies. No tā visa, ko ir veikuši, jo tāpat šie pakalpojumi ir diferencēti, un es tā pausu galiem dzirdu, ka arī tad reizēm nevar izlēmt, kuram tā pirmajam, kuram pēdējam to lietu kārtot. Tas arī veicinās to pašu arī nākotnē. Tas, ka ir jāveic šiem pagastiem struktūrēta pieeja un ekonomija līdzekļu, tas ir skaidrs, jo pakalpojumu apjoms ir samazinājies, kur nav skolas, kur nav bērnu dārza un kur nav citu iestāžu. Skaidrs, ka tur ir jāregulē tas viss ar štatu skaitu, ar cilvēku skaitu, liekus cilvēkus turēt nevajadzētu, bet attiecīgi saglabāt to pamata struktūru kā pagasts viņu vajadzētu un gan administratīvi, gan funkcionāli. Un lai tur tas pagasta pārvaldnieks būtu saimnieks uz to savu teritoriju. Ja? Jo veidojot šādus veidojumus, kur ir 2, 3 teritorijas, varbūt, vai 10, tad jau nebija jēgas to novadu tik lielu taisīt. Tad vajadzētu 4 novadus uztaisīt, un tad viņi tur būtu kā tur darījuši, tā nedarījuši. Bet ja mēs visiem 25 pagastiem vienus uztaisām par tādiem, otrus par tādiem, juridiski un faktiski, tad ko mēs varam gaidīt, ja? Es nerunāju par to, ka varbūt varētu būt arī pārvaldnieki, kuri pildītu 2 pagastos šos pienākumus, ja, un atbildētu un šos iedzīvotāju priekšā vienam pagastam un otram, bet viņi, ekonomijas ziņā līdzekļi, ja, un tas, kad mūs kvalitatīvi kadri
ir jāsaglabā un jāmēģina viņiem dot arī pienācīgs atalgojums, jā, vadītājiem. Jā, bet es domāju, tāpat tās struktūras, ko tagad piedāvā, kad mēs tur iekonomēsim dikti uz tām pārējām lietām, es dikti neredzu tādu nepieciešamību, un tur, kur var skaidrs, ka kādu grāmatvežu palīgu, viņi nav vajadzīgi varbūt tādā mazā pagastā, bet to vajag individuāli sēsties pie katrā situācijā izskatīt, ja, cik tas ir noslodze, cik daudz tiem cilvēkiem ir tā darba, un reizē ar to arī to mēs ekonomiju iegūtu ekonomiju šīm algām uz kaut kāda veida šiem speciālistu atalgojumiem. Bet, teiksim, ja mums jau nav tā struktūra vienības kā pagasts, pagasts jau ir, faktiski tas ir pamats arī tam novada domē. Ja jau nav pagasta, tad arī nav novada. Tādā izpratnē jau pamat funkcijā mums, kas ir šitā ēka vai Rēzekne, nē, mums ir visa šī lielā teritorija, kur pagasts ir tas lielākais, teiksim, noteicies un darboties šo visu funkciju realizētājs. Ne jau, daļa fakts funkciju, ko mēs esam centralizējuši, teiksim, paši bārēntiesas un ja runā, teiksim, par šiem sociālajiem darbiniekiem, arī viņi funkcionē, tas ir normāls process, varbūt ir jādomā tādā griezumā kaut kādā veidā atstājot šos cilvēkus tajā teritorijā, bet to pakļautību to reglamentēt. Un otra lieta, jau nav īsti mums arī izstrādāt tāda struktūra, īsti teiksim, veikts tāds audits, jā, kā te īsti funkcionē mūsu tās iestādes, vai mēs veidojam novadā ļoti dažādas šīs sistēmas, jā, un pakļautības un institucionālās tās funkcionēšanu, vai mums ir skaidri redzams, kur ir administratīvā pakļautība, kur ir funkcionālā pakļautība. Šī struktūra faktiski nolikumos jau iestrādāta, bet viņa nav tā redzama tīri uzlikta uz papīra un tam līdzīgi. Varbūt ir vajadzīgs veikt kādu kvalitātes auditu, teiksim, kā mūsu iestādes funkcionē un cik tur daudz īsti tos darbinieku vajag, un tad uz to ekonomēt to naudu. Nevis ekonomēt naudu tagad uz to, ka mēs, teiksim, vienu pagastu pakļausim otram pagastam. Tas ir pilnīgs pārvaldes sistēmas kropļojums. Ja runā par cilvēkiem, fakts, ka var jau iestāstīt un teikt, ka, ja mēs aizbraucam, es te lasu mūsu relīze, kas ir mūsu mājaslapā, tur ielikt skaidrs, ka, kā tur bija tie kantori jālikvidē, skaidrs, ka tā ierakstot un pasakot, ka tie kantori jālikvidē, vai viņi jāreguzē, skaidrs, kurš tad iedzīvotājs būs dikti, teiksim, tāds pateicīgs, jebkuram jau liekas, ka jebkurš cits, kurš strādā, saņem pa daudz un tam līdzīgi. Jā, nav nekāds kantoris, tā ir iestāde, tā ir vesela iestāde, tas kantoris kādreiz bija arī, tie strādāja labāk. Teiksim, kantori laikos bija. Tagad nav nekādi kantori, tā ir pārvaldes iestāde, kura nopietna iestāde, kura faktiski uztur mūsu novadu kopumā. Kopīgi ar visiem darbiniekiem, strādniekiem, cilvēkiem, kas strādā, kas maksā nodokļus, un no nodokļiem jau tas viss notiek. Un ja tur ir vajadzīgas kaut kādas struktūrālas pārmaiņas, to mēs varam izlemt, izrunāt un kā saka, pieņemt tādu lēmumu, kas nav nebojā to kopējo pašvaldības struktūru. Paldies! Paldies, Čestera kungs. Lūdzu, citi deputāti. Tā. Ja nav citu deputātu viedokļu, tad saskaņā arī ar nolikumu drīkst izteikt beigās arī domas priekšsēdētājs savu skatījumu. Tātad arī nedaudz, neteikšu oponējot, bet labojot Šķestera kungu. Tātad 2008. gadā, kad sāk izstrādāt administratīvi teritoriālās reformas modeli Rēzeknes rajona teritorijai, gāja runa par 25 teritoriālu vienību izveidi. Tātad arī šajā struktūrālā izmaiņas ceļā 25 teritoriālās vienības paliek. Funkcijas šīm teritoriālām vienībām ir pilnīgi identiskas, visām neatkarīgi no šo pārvaldes institūciju juridiskā statusa. Tātad, ja tur ir noteikti funkcija attiecīgi klientu pieņemšanai, apkalpošanai, izziņu izsniegšanai, tātad paliek tas pats. Pamatprincips visai reformai bija attiecīgās teritoriālās vienības pašnoteikšanās iespējas. Tas nozīmē, tātad ir nodalīts atsevišķs budžeta finansējums, kas arī saglabājas neatkarīgi no struktūrālām izmaiņām,
nolikumā tiek noteikta kompetence un attiecīgi runājot par it kā funkciju centralizāciju, kas ir skārusi bāriņtiesu un sociālo dienestu. Tātad vajadzētu deputātiem iepazīties ar pašvaldības nolikumu, kur ir noteikta kārtība, kā šie dienesti veidojās, kāpēc tie veidojās teritoriāli ar izvietojumu, ka katrs sociālā dienas darbinieks ir katrā teritoriālā vienībā un arī tāpat arī bāriņtiesas loceklis. Un tas bija saistīts tieši ar funkcijas kvalitāti un finanšu efektivitāti. Ja mēs atceramies no vēstures, tad tiešām 2009. gadā mēs konstatējām, ka attiecībā uz bāriņtiesas un sociālā dienas darbību bija ļoti būtiski pārkāpumi pagasta teritorijā. Tā ir skaitā Mākoņkalnā un citās pagasta padomēs tanī laikā, kuras nebija pat ievērojušas elementārus Latvijas valsts normatīvus sociālās palīdzības pakalpojumu likuma attiecībā uz garantētā minimālā iztikas pabalsta izmaksu. Mākoņkalna gadījumā tātad GMI pabalsts, kas bija iepriekšējā periodā 27 lati gadā, tad, kad normatīvu sāka pildīt tā, kā to valsts likums nosaka, tad šis pabalsts nākošajā periodā vienā gadā pieauga līdz 27 000 lati. Un līdzīgi tāpat bija arī citos pagastos. Tātad bija mazie ķeizariņi, kas izmaksāja pabalstus pēc sava prāta, bet nevis pēc normatīva, un reforma šīs problēmas atrisināja. Tātad reformas rezultātā šīs problēmas tika likts attiecībā uz situācijas analīzi. Tātad situācijas analīze tika veikta gan gadījumā, kad uzsākām pirmo strukturālo izmaiņu procesu Kantinieki un Sakstagals. Tātad, un pamatlieta bija maksimāli ar to finansējumu, kas piekrīt katrai teritoriālai vienībai nodrošināt pēc iespējas augstāku pakalpojumu kvalitāti ar zemākiem izdevumiem. Jo nevelti es arī pats daudzkārt publiski lietoju terminu kantora izdevumi. Tātad šis process saistās tikai ar saucamo kantora reformu. Iedzīvotājiem šis process dod tikai funkcionālu un finansiālu efektivitāti. Tas nozīmē, tātad, ja mēs mainām struktūrāli, tātad katrā pagastā pakalpojuma apjoms paliek tādā pašā līmenī, bet kvalitāti mēs uzlabojam, jo nebūsim, neslēpsim, kā saka, kā strausa galvas smiltīs, ir daudzas vietas, kur mūsu darbinieki, diemžēl, nestrādā vajadzīgajā kvalitātes līmenī. Tātad arī šis process ir vērsts arī uz to. Tātad mēs no darbinieka nevaram pieprasīt augstus darba rezultātus, ja viņam darba noslodze attiecīgajā kvalifikācijas amatā ir 0,25 likmes, un viņam pamatdarbs iespējams ir citur vai vispār citur nav nekāda darba. Tātad līdz ar to šobrīd mums būs iespēja arī attiecībā uz noteiktu speciālistu klāstu šos darbiniekus piemeklēt maksimāli kvalificētus un maksimāli ar augstāku atbildības līmeni. Uz papīra ir uzlikta arī ekonomiskā analīze, tātad visiem deputātiem ir aizsūtīta ekonomiska analīze, cik šajā procesā katra teritorija iegūst, nevis zaudē, bet iegūst. Kantinieku Sakstagalas gadījumā tas bija 23 000 eiro, un minētajās situācijās Mākoņkalnā un Pušā šīs summas arī pārsniedz 20 000 eiro. Tātad tas ir finansējums, kur konkrēta teritoriālā vienība varēs izmantot to neatliekamo uzdevumu veikšanai, kas tajā teritorijā neatliekami ir vajadzīga. Un tiešām piekrītu Šķestera kungam, kā novada dome pieņem lēmumus. Tātad novada dome šobrīd jau veicot analīzi un izanalizējot, šobrīd mēs piedāvājam arī izskatot caur komitejām, tiekoties ar iedzīvotājiem minētajos pagastos, tiekoties ar attiecīgo pagastu pārvalžu darbiniekiem, piedāvā šo variantu. Un lūgums deputātiem tātad balsot par piedāvāto lēmumu projektu. Tātad ar 2016. gada 1. janvāri ir organizēts šādas Reizeknes novada pašvaldības iestādes. Mākoņkalna pagasta pārvalde par Reizeknes novada pašvaldības Kalnets pagasta pārvaldes struktūra vienību, Mākoņkalna pagasta pārvalde un Pušas pagasta pārvalde par Reizeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūra vienību, Pušas pagasta pārvalde.
uzdot Mākoņkalnu un Pušas pagasta pārvalžu vadītājiem līdz 2015. Gada 30. novembrim veikt darbības darbinieku līgumu iespējamo grozījumu darba līgumā sakarā ar iespējamos darbinieku skaita samazināšanu atbilstoši darba likuma noteikumiem. Un identiski tā trešais uzdot Rēzeknes pašvaldības izpildirektoram līdz 2015. Gada 30. novembrim veikt darbības Mākoņkalna un Pušas pagasta pārvalžu vadītāja darba līguma uzteikšana sakarā darbinieku skaita samazināšanu atbilstoši darba likuma noteikumiem. Tātad šobrīd šis process ir jāuzsāk, jo tas saistās arī ar budžeta sastādīšanu katrā no šīm teritoriālām vienībām, lai uzsākot saimniecisko gadu jau šī manis minētā ekonomija tiktu izlietota iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanai šajās teritorijās. Lūdzu balsojumu, kas par piedāvāto lēmumu projektu. Lūdzu balsojumu. Tad saskaitiet. Tātad par 8. Lūdzu balsojumu, kas pret piedāvāto lēmumu projektu. Tātad 2. Kas atturās? 2. Paldies. Tātad balsojot visiem deputātiem, 8 par, 2 pret, 2 atturoties, attiecīgais lēmums ir pieņemts. Paldies. Otrais darba kārtības jautājums. Ar grozījumu Kaunatas pagasta pārvaldes nolikumā. Likums ir saistīts tieši ar pēc reorganizācijas ar nosaukumu maiņu. Paliks Mākoņkalna biblioteka, kultūras nams, papildināt Kaunatas pagasta pārvalde tādas iestādes. Lipušku Felčuru vecmāšu punkts, Mākoņkalna pagasta pārvalde, Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestāde un Kaunatas pagasta pārvalde struktūra vienības Mākoņkalna pagasta pārvalde nolikumu apstiprina domē. Un būs viņš spēkā tātad ar 16. gada 1. janvāri. Deputāti, lūdzu jautājumus. Tātad lūdzu balsojumu par piedāvāto lēmumu projektu. Tātad 8 par. Lūdzu balsojumu, kas pret. 1. Vēlreiz, tātad pret bija, Pēter, arī tu, ja? Tātad pret 2, ja? Un atturās 2. Tātad balsojumā piedalās visi deputāti, 8 par, 2 pret, 2 atturās. Lēmums pieņemts. 3. par grozījumiem Maltas pagasta pārvaldes nolikumā. Diskutiet arī Maltas pagasta pārvaldes nolikums mainīts sakarā ar iekļaušanu Pušas biblioteka, Pušas tautas nams, Pušas Felčuru vecmāšu punkts, Pušas pagasta pārvalde un Pušas pagasta pārvalde nolikuma apstiprina dome. Nolikuma grozījuma arī stājas spēkā 16. gada 1. janvāri. Deputāti, lūdzu jautājumi. Ja nav jautājumu, lūdzu balsojumu, kas par piedāvāto lēmumu projektu. Tātad 8 par. Kas pret? 2. Kas atturās? 1. Aleksandra, jūsu balsojums, kāds jūs par bija? Tātad par bija 9. Es atvainojos, tātad par 9, 1 pret un 1 atturās. Ja? Lēmums pieņemts. Paldies. 4. par grozījumiem Ozolmuižas pagasta pārvaldes nolikumā. Ziņo Oskars Vasiljevs, lūdzu. Jā, Ozolmuižas pagasta pārvalde lūdz izdarīt grozījumus nolikumā, izslēdzot no tā 1. punkta, to tā apakšpunkta, 5. apakšpunkta. Tas ir tā struktūra vienība Felčuru vecmāšu punktu, jo tā nepastāv ne veselības inspekcijas lēmumu izslēgt no ārstniecības iestāžu reģistrā. Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts.
5. par Reizeknes novada pašvaldības nolikuma par pamatbudžeta un speciālā budžeta projektu sastādīšanu un iesniegšanu izskatīšanai domē apstiprināšanu ziņo Jānis Troška. Lūdzu. Tātad tiek piedāvāts apstiprināt pašvaldības nolikumu par pamatbudžeta un speciālā budžeta projektu sastādīšanu un iesniegšanu izskatīšanai domē. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek sastādīts Reizeknes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets, iesniegtas un izskatītas budžeta kopējās un grupētās koptaimes, kā arī kārtību, kādā tiek saskaņot iestāžu amatu saraksti, izņemot vispārējais izglītības iestāžu pedagogu amatu sarakstu domē. Tātad nolikums ietver sevi budžeta sastādīšanas procesa vadību, budžeta darba grupas pienākumus un tiesības, iestāžu vadītāju pienākumus, tiesības un atbildību. Tāpat tas nosaka, precīzi nosaka pagastu pārvalžu struktūru ieņebu vadītāju pienākumus un tiesības, pašvaldības pakļautības iestāžu, kuras atrodas pagasta pārvaldes teritorijā vadītāju pienākumus un tiesības, kā arī pagastu pārvalžu budžeta finansējuma aprēķina algoritmu. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 6. par Irēnas Gžibauskas atbrīvošanu no Griškānu pagasta pārvaldes vadītāja amata. Ziņo Elvīra Pizāne. Ir 27. oktobrī saņemts iesniegums no Griškānu pagasta pārvaldes vadītājas Irēnas Gžibauskas. Iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no ieņemamā amata sakarā ar aiziešanu pensijā. Un ir priekšlikums uzdot Reizeknes novada pašvaldības izpildirektoram noslēgt līgumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, atbilstoši darba likuma 114. panta noteikumiem, un kā arī izmaksāt Gžibauskas kundzei vienreizu atlaišanas pabalstu 7% apmērā no mēneša pēdējās izpeļņas, kas ir atrunāts mūsu nolikumā. Paldies. Lūdzu, jautājumu Šķestara kungs. Jā, ar otro punktu tur. Noslēgt līgumu par darba tiesku izbeigšanu. Viņam līgums jau noslēgts un viņas beidzās. Kāds tur līgums jāslēdz vairs? Tātad juridiskā lietvedības nodaļa lūdzu skaidrojumu. Es paskaidrošu. Tur ir 114. pants, es nosaka pēc darbinieku darba devēja vienošanās, ko arī izteica Gžibauskas kundze. Juridiskā lietvedības nodaļā lūdzu terminoloģiski pareizi nodefinēt. Tātad, Sandra, jūs teicāt. Šeit būtu otrajā punktā jāpalabo uzdot Reizeknes novada pašvaldības izpildirektoram noslēgt vienošanos par darba tiesību. Tieši tā. Jā, tātad redakcionāli pareizi traktējot otro punktu, tātad vai ir kādi citi iebildumi? Tātad lūdzu balsojam, kas par? Paldies, pret? Nav, atturās? 2. Tātad balsojot visiem deputātiem 2 atturoties, lēmums pieņemts. Informācijai deputātiem tātad nākošajā nedēļā otrdien. 24. novembrī 17:30 Griškānu pagasta kultūras namā notiek iedzīvotāju kopsapulce, kurā tiks virzīti kandidāti pārvaldnieka amatam. Tātad kārtība ir palikusi iepriekšējā, tā kā mēs to esam novadā ieviesuši. Tātad iedzīvotāju sapulce izvirza kandidātus atbilstoši tā kvalifikācija, kas mums ir noteikta šīm amatām. Tātad minimālās prasības ir augstākā izglītība, augstākās valsts valodas prasmes. Un tad, protams, tālāk tiek vērtēts arī pieredze valsts pārvaldes darbā, pašvaldības darbā, vadošajos amatos, projektos un tā tālāk. Tātad deputātiem ir, ja ir interesi, tad lūgums šajā arī iedzīvotāju sapulcē piedalīties. Paldies. 7. par grozījumiem Reizeknes novada domes 2015. gada 29. janvāra lēmumā par Reizeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēneša algas sarakstu apstiprināšanu. Pirmajā pielikumā Reizeknes novada pašvaldības administrācijas amata saraksts un mēneša algas ziņo Jānis Troška. Pēc Reizeknes novada būvvaldes vadītājas ierosinājuma, kas saistīts ar darba apjomu pieaugumu būvvaldē, lai nodrošinātu jaunā būvniecības likuma un citu būvniecības jomas normatīvu aktu prasībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu, kā arī ņemot vērā Finanšu pastaigās komitejas šī gada 12. novembra priekšlikumu,
ir priekšlikums papildināt sadaļu Boldi ar amata vienību jurists, viena likme nosakot mēneša atlīdzību 839 eiro, kā arī veicot izmaiņas redakcionā dažās pārējās sadaļās, kas attiecas tieši uz mēneša darba algas fondu un gada algas fondu. Paldies. Deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 8. Par grozījumiem Reizeknas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar attiecīgo kadastra numuru Rogovkā Nautrēna pagastā par grozījumiem izsoles noteikumos ziņo Sandra Frančenko. Aizstāt izsoles noteikumu 1.3, 2.4, 3.3, 5.1, 5.2 punktos datumu no 2015. gada 30. novembris ar datumu 2016. gada 29. janvāris. Izsoles noteikumu pielikumā numur 1 izsoles dalībnieku reģistrācijas lapas datumu izteikt 2015. gada 6. janvāris aizstāt ar datumu 2016. gada 14. janvāris. Izsoles noteikumu pielikumā numur 2 reģistrācijas attiecību datumu 2015. gada 16. novembrī aizstāt ar datumu 2016. gada 14. janvārī. Izsoles noteikumu pielikumā numur 3 izsoles dalībnieku sarakstu datumu 2015. gada 16. novembrī aizstāt ar datumu 2016. gada 14. janvārī. Izsoles noteikumu pielikumā numur 4 izsoles protokols datumu 2015. gada 16. novembrī aizstāt ar datumu 2016. gada 14. janvārī. Un līdz 2015. gada 30. novembrim aizstāt ar datumu līdz 2016. gada 29. janvārī. Izsoles noteikumu pielikumā numur 5 izziņa norēķinam par izsolē noteiktu objektu datumu 2015. gada 16. janvārī aizstāt ar datumu 2017. gada 14. janvārī. Izsoles noteikumu pielikumu numur 6 pirkuma līguma datumu 2015 aizstāt ar 2016. Līguma slēdzēju daļa 2015. gada 16. novembrī aizstāt ar 2016. gada 14. novembrī un gadskaitli 2015 aizstāt ar gadskaitli 2016. Paldies. Deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 9. Par kustāmās mantas kravas furgonu Mercedes-Benz 310 atkārtots izsoles atzīšanu par nenotikušu un pārdošanu par brīvu cenu Lenču pagastā ziņo Sandra Frančenko. Saņems Lenču pagasta pārvaldes iesniegums, kā arī izsoles protokols par to, ka izsole nenotika. Tāpēc brīvu atzīt Reizeknas novada pašvaldības kustamas mantas furgona Mercedes-Benz 310 izsoli ar lejupējošu soli par nenotikušu. Piekrist mainīt kustamas mantas kravas furgona Mercedes-Benz 310 pamatlīdzekļu uzskaitas kartiņu, atcienāšanas veidu no pārdošanas izsole uz atcienāšanu pārdodot par brīvu cenu. Apstiprināt kravas furgona Mercedes-Benz 310 pārdošanu par brīvu cenu, izsoles sākuma cena 202,50 eiro. Izveidot atcienāšanas komisiju 3 personu sastāvā. Komisijai pārdošanai par brīvu cenu organizēt un izstrādāt apstiprināšanai noteikumus. Atcienāšanas komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par kravas furgonu pārdošanu par brīvu cenu atbilstoši normatīvu aktu noteikumiem, tajā skaitā arī Reizeknas novada pašvaldības mājaslapā. Atcienāšanas komisijai rezultātus iesniegt Reizeknas novada dienā. Paldies. Deputāti, vai ir jautājumi? Man viens jautājums. Lūdzu. Sakiet, lūdzu, tīri juridiski. Vai ja mēs vienreiz šo, teiksim, kustāmo īpašumu liekam izsolē, vai tā mums tā komisija katreiz jāveido pēc katra šī izmaiņām pie realizēšanas? Paldies. Deputāti, vai ir vēl jautājumi? Tātad lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 10. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā Kalnats pagastā. Ziņo Sandra Frančenko. Tika saņemts privātpersonas iesniegums ar lūgumu
atļaut iegādāties nekustamo īpašumu nolikumus 1528 pārplātībā Bankas pagastā. Iesniegums tika izvērtēts, saņems tikai arī atzinums no pagasta pārvaldes. Līdz ar to lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma nolikumos 1528 pārplātībā ar mērķi individuālo māju apvaldes teritorijā. Paldies. Deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 11. par neapbūvētu zemes gabalu nodošanu atsevināšanai Čornais pagastā ziņo Oskars Vasiljevs. Atsevināšanas ierosinātājs ierosināja neapbūvētu zemes gabalu atsevināšanu pamatojoties uz publiskas personas mantas atsevināšanas likuma 4. panta 4. daļas 8. punktu, jo neapbūvētu zemes gabalu atsevināšanas ierosinātāja lietošanā, un tagad par tā nomu ir noslēgts likums. Šobrīd doma var pieņemt lēmumu par neapbūvētu zemes gabalu nodošanu atsevināšanai un neapbūvētu zemes gabalu novērtēšanas komisijas izveidošanu. Paldies. Deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 12. par neapbūvētu zemes gabalu nodošanu atsevināšanai Ilzes Kalnu pagastā ziņo Oskars Vasiljevs. Iepriekšējiem līdzīgs jautājums, bet par neapbūvētu zemes gabalu nodošanu atsevināšanu Ilzes Kalnu pagastā. Jā, paldies, deputāti, jautājumi. Ja nav, lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 13. par neapbūvētu zemes gabalu nodošanu atsevināšanai Maltas pagastā ziņo Oskars Vasiljevs. Atsevināšanas ierosinātājs ierosināja zemes gabalu atsevināšanu pamatojoties uz publiskas personas mantas atsevināšanas likuma 4. panta 4. daļas 3. punktu, jo uz zemes gabala atrodas atsevināšanas ierosinātājiem piedarošas ēkas un būves. Šobrīd ir izpildīti visi priekšnoteikumi, lai doma varētu pieņemt lēmumu par apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsevināšanu un šī zemes gabala novērtēšana komisijas izdarījuma. Paldies. Deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 14. par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsevināšanai Maltas pagastā ziņo Oskars Vasiljevs. Atsevināšanas ierosināja dzīvokļu īpašumu atsevināšanu pamatojoties uz publiskas personas mantas atsevināšanas likuma 4. panta 4. daļas 5. punktu, jo atsevināšanas ierosinātājs ir dzīvokļu īpašuma īrnieks. Šobrīd doma ir tiesīgi pieņemt lēmumu par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsevināšanu un dzīvokļu īpašumu novērtēšanas komisijas izdarīšanu. Paldies. Deputāti, jautājumi? Ja ne, tad lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 15. par grozījumiem Rezekts no 2015. gada 18. jūnija lēmumā par nekustamā īpašuma Lijāna 1 ar attiecīgo kadastru numuru nosacītās cenas noteikšanu ziņo Oskars Vasiljevs. 2015. gada 30. oktobrī tika saņemts iesniegums ar lūgumu noslēgt nomaksas pirkumu līgumu nevis uz 5 gadiem, bet uz 4 gadiem. Lai to varētu izdarīt, ir jāizdara grozījumi 2015. gada 18. jūnija lēmumā, 6. punktā izstājot skaitļumu vārdu 5 ar skaitļumu vārdu 4. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 16. par nekustamā īpašumā Rolands ar attiecīgo kadastra numuru nosacītās cenas apstiprināšanu ziņo Oskars Vasiljevs. Novērtēšanas komisija iesniedza domai apstiprināšanai neapbūvēta zemes gabalu nosacīto cenu 2221 eiro, kuru atsevināšanas ierosinātāja apņēmās samaksāt līdz 2016. gada 19. martā. Paldies, deputāti, jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 17. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar attiecīgo kadastra numuru domājamām daļām un zemes nomas līguma noslēgšanu Griškānu pagastā ziņo Marta Vizule. Izvērtējot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vēstuli par to, ka nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav 3 personām iesniegts dokuments atzinums par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes vienību, tad jāizbeigt lietošanas tiesības 3 personām,
uz 4-6 domājumām daļām no 9,2 kopienas zemes, un šo zemes vienības daļas 4,6 domājumās daļas ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemēs, un, ja personas izteiks vēlmi noslēgt nomas līgumu uz minētājiem zemes vienības daļām ar personu. Paldies. Lūdzu, jautājumi. Štesters. Paldies. Lietošanas tiesības jau sen izbeigtas. Bija jābūt pēc likuma. Kā viņas varēja tagad mēs izbeidzam? Jā, jo bez pašvaldības lēmuma valsts zemes dienests automātiski zemes lietošanas tiesības neizbeidz. Un tikai tagad tika konstatēts tas, ka šīm 3 personām nav ne centrālās zemes komisijas atzinuma, ne zemes komisijas pagasta atzinuma par īpašuma tiesību atjaunošanu. Tādēļ mums ir jāizbeidz lietošanas tiesības, ja personas vēlēsies, viņas ies uz tiesu un tiesa atzīs īpašuma tiesības. Paldies. Vēl jautājumi? Lūdzu, balsojam deputāti, kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 18. Par zemes vienību ar attiecīgiem kadastra numuriem apvienošanu Mākoņu kalnu pagastā ziņo Marta Vizulē. Izvērtējot Mākoņu kalnu pagasta pārvaldes iesniegumu par to, ka vēlas apvienot 2 blakus esošās zemes vienības, tad 1,3 hektāru platībā un 23,5 hektāru platībā vienā zemes vienībā. Un nekustamā īpašumā ar kadastra numuru sastāvā iekļautajā apvienotajā zemes vienībā apstiprināt nosaukumu Zeltkalni, noteikti lietošanas mērķi lauksaimniecība un noteikti starpgabala statusu ar piekritību pašvaldībai sakarā to, ka nav iespējams nodrošināt izlaidumu lietošanas ceļam. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 15. par grozījumiem, atvainojos, 19. par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu Sijās Prūževa M un valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļas nekustamajam īpašumam ar kadastra attiecīgu apzīmējumu Griškānu pagastā ziņo Marta Vizulē. Izvērtējot Sija Latvijas mēmnieks kurjā vadītāja iesniegumu apstiprināt izstrādāto certificētās personas zemes ierīcības projektu Sijas Prūževa M un Latvijas valsts dzelzceļam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru zemes vienības sadalīšanai 2 zemes vienībās. Piešķirt zemes gabalam numuru 2 platībā 0,1436 par nosaukumu Jupatokas iela 11. ar lietošanas mērķi dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma josla un zemes gabalam numuru 1, 2,5564 hektāru platībā, nosaukumu Jupatokas iela 11 un noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi lauksaimnieciskā rakstura uzņēmuma apbūve. Paldies, deputāti. Es atturos. Nepiedalījies. Nepiedalos. Tātad viens deputāts šajā jautājuma apspriešanā nepiedalās, Kaspars Melnis, jo ir saistība ar Sprūževēm. Vēl jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts vienam deputātam apspriešanā, lēmumu pieņemšanā nepiedaloties. 20. par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Mārkovas Ilmavas pagastā ziņo Marta Vizulē. Izvērtējot Sija Austrumu mērnieks valdes priekšsēdētāju iesniegumu apstiprināt izstrādāto certificētās personas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mārkovas zemes vienības sadalīšanu 3 zemes vienībās. Zemes gabalam numur 2 platībā 8 hektāri nosaukumu apstiprināt ceļmali un noteikti lietošanas mērķi lauksaimniecība zemes gabalam numur 3 2,4 hektāru platībā nosaukumu aitiņas ar lietošanas mērķi mežsaimniecībā un zemes gabalam numur 1 platībā 1 hektāru saglabāt nosaukumu Markovā un noteikti lietošanas mērķi lauksaimniecībā. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 21. Par neapbūvēto zemju un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu apstiprināšanu ziņo Anita Bringule. Lūdzu. Saskaņā ar zemes pārvaldības likuma 13. un 14. pantu Rēzeknes novadā pašvaldība ir veikusi Rēzeknes novadā esošo neapbūvēto zemju un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu.
Un saskaņā ar to pašu likumu šis izvērtējums ir jāturpina līdz 2016. gada 1. janvārim. Deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, Šķiestara kungs. Jā, paldies. Es saprotu, ka apskatot to sarakstu, tur diezgan daudz mums ir to sīki īpašumi, tur 01, tur tāda sīka saimniecība. Un tie platības sastāvā, ko neiznomātam, mēs 7361 hektārs. Diezgan liela platība, un es saprotu, uz to platību mēs neievācam arī nodokli, neiekasējam nodokli, es saprotu, jā. Tā kā kādas domas ir, kā mēs tālāk rīkojamies ar šīm zemēm, un kāda tā virzība varētu būt? Šeit droši vien šo te ciparu, kas ir zemes vienībās, tas ir neiznomātās labā labsaimnieciskā stāvoklī esošās zemes ir 6000, bet jau uz platību tad tas ir 634 hektāri, dalot uz visu Reizeknes novadu vidēji sanāk kaut kur uz 25 hektāriem katrā pagasta teritorijā. Un droši vien, ka tās ir mazas zemes vienības, kuras es patreiz to nemācēšu sīk izklāstīt, bet, protams, tā kā pievērsīsim tam uzmanību un lūksim pagastu pārvaldēm sniegt, tādu savu informāciju, kāpēc šis cipars paziņveido. Tātad informācija katrā pagastā attiecīgi ar šīm pašvaldības zemēm administratīvi rīkojas attiecīgā pagasta pārvalde, atkārtoši neatkarīgi arī no statusa šai pagasta pārvaldei, un ir mūsu uzņēmējiem, lauksaimniekiem šajos pagastos pieejama informācija attiecīgi par katru no šiem gabaliem. Protams, piekrīt arī Bringulas kundzes teiktajam, ka ir vēlreiz jāuzrunā pagasta pārvalžu vadītāji, lai aktīvāk pastrādā ar saviem lauksaimniekiem uzņēmējiem. Varbūt tiešām mēs atrodam arī šīm zemēm pielietojumu, ņemot vērā šobrīd lauksaimniecības zemju deficītu mūsu novadā, kvalitatīvu zemju deficītu. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret? Nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 22. par Smilts Grants un Smilts atradnes Meirāni izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA MML, Čornējā un Griškānu pagastām. Ziņo Terezija Kruste. Ir saņemts juridiskas personas SIA MML iesniegums par Smilts Grants un Smilts atradnes Meirāni izstrādes atļaujas izsniegšanu Reizeknes novada Griškānu un Čornējas pagastos. Iesniegumam ir pievienota dokumentācija, kas ir iesniegts tagad atbilstoši likumdošanai, un šis jautājums tika komitejā atbilsts. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, pret? Nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 23. par noklātā nekustamo īpašumu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā. Pamatojot uz normatīvu aktu prasībām, nekustamā īpašuma parāds sastādīja 940,63 eiro. Īpašums atrodas Plūžānu pagastā, līdz ar to lūdzu piedzīt no privāta personas bezbrīva kārtībā nokavētā nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu 914,63 eiro apmērā. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, pret? Nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 24. par noklātā nekustamo īpašumu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā. Sandra Frančenko, lūdzu. Šeit Reizeknes novada pašvaldība arī izsūtīja nekustamā īpašuma nodokļu brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam. Tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma nodokļu parāds sastāv 706,59 eiro. Nekustamais īpašums atrodas Nautrēnu pagastā, līdz ar to mums piedzīt nekustamā īpašuma parādu no privāta personas 706 eiro un 59 centi. Paldies. Deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret? Nav, atturās nav, lēmums pieņemts.
25. par nokavētā nekustamo īpašumu nodokļu maksājumu piedziņu bez strīda kārtībā. Sandra Frančenko ziņo. Tika saņemts vērnāts tiesas izpildītājas Anitas Biškas pieprasījums. Pieprasījums tika izvērtēts, tika pārbaudīti dati nekustamā īpašuma nodokļu sistēmā vienotajā. Tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma nodokļu parāds ir 12,62 centi. Paldies. Deputāti, vai jautājumi? Man jautājums ir. Lūdzu. Ja šajā periodā, teiks, 12 eiro, ja, soda procents kaut kādu pieaug, un tad ko mēs darām atkal, vai ņemam, pieņemam? Šeit šī gadījumā ir tā, ka tiesas izpildītājs ir norādījis konkrētu datumu, uz kuru tiek jāsastāda tas parāds. Ja mums mainās datums, ja viņiem tomēr nav, tad mēs iesniedzam lēmumu precizējumu, un viņi piedzina to starpību, tos centus, vai viņi piedzina. Bet lēmums vairāk nav mums jāpieņem, vai jāpieņem? Paldies. Tātad lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 26. par nokavētā nekustamo īpašumu nodokļu maksājumu piedziņu bez strīda kārtībā ziņo Sandra Frančenko. Rezultāts no pašvaldību 2015. gada 16. oktobrī tika aizsūtījusi nekustamā īpašuma nodokļu atlīdzinājumu par parādu pašvaldības budžetam. Parāds sastāda 696,53 eiro. Nekustamais īpašums atrodas Notrēņu pagastā. Sakarā ar to, ka persona netika nomaksājusi, lūdzu piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu 696,53 centi. Paldies. Deputāti jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 27. par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma piedziņu bez strīda kārtībā ziņo Sandra Frančenko. Šeit tika saņemts vērnāts tiesas izpildītājas pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļu parādu. Tika pārbaudīts dati un tika konstatēts, ka parāds sastāda 116,24 centi. Līdz ar to lūdzu piedzīt šo parādu. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 28. par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu bez strīda kārtībā ziņo Sandra Frančenko. Rezultāts no pašvaldību 2015. gada 16. oktobrī nosūtīja nekustamā īpašuma nodokļa parāda brīdinājumu personai sakarā ar to, ka parāda summa sastāv 1302,83 eiro. Nekustamais īpašums atrodas Notrēņu pagastā, līdz ar to lūdzu piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Paldies. Jautājums. Lūdzu. Šeit ir piedziņa no mēs vienīgi esam Šī gadījumā, jā, mēs esam ierosināti. Un mēs caur tiesu izpildījām. Caur ko mēs darām? Caur tiesu laižam? Kāda mehānismu mums ir pašiem ietekmēt šo, lai nevajag laist savu tiesu izpildītāju? Ko pārvalde dara tur? Ka pieļauj tādu 1300 eiro tādu parādu. Ko viņi skatās? Tātad mūsu formas paziņojumi, sarunas, atgādinājumi. Tās ir visas tiesiskās formas, kuras mēs varam savas kompetences ietvaros pielietot. Šobrīd mums citu juridisku instrumentu nav. Tātad nākošais instruments ir attiecīgā piedziņas vēršana pret personu, kas ir nodokļu parādnieks. Sandra Frančenko, lūdzu. Jautājums. Es atvainojos tagad Sandra Frančenko. Vienkārši šis parāds, kas ir 1302 eiro, viņš ir krājies nevienu gadu, tas īpašums nav tik liels un īpašums ir tikai viens, par kuru ir sakrājies tas parāds. Līdz ar to tas ir 1300 eiro. Mēs jau esam izmēģinājuši dažādas metodus, gan brīdinājumi, gan atgādinājumi, gan mēģinājumi izsūtīt vienošanos, lai noslēdz par atmaksu, bet cilvēks nenāk ar mums uz kontaktu, līdz ar to mums ir jāvēršas. Jā, un tiesu izpildītājs mēs maksājam, ja? Mēs tiesu izpildītājiem maksājam 2,85 eiro, ko viņš piedzinot atgriešanos. Paldies. Nē, vēl jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 29. par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu bez strīdas kārtībā ziņo Sandra Frančenko. Šeit Rezultāts no pašvaldība 2015. gadā 16. oktobrī izsūtīja nekustamā īpašuma parāda brīdinājumu. Persona nereaģēja, parāds sastāda 664,92 eiro. Līdz ar to lūdzu piedzīt nekustamā īpašuma nodokļu parādu. Paldies. Jautājumi? Kur īpašums atrodas? Ločs.
Ko nav trījumi? Neprot strādāt. Tātad šīs vēl jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 30. Par nokavētā nekustamo īpašumu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdā kārtībā no Jāņa Ludboša. Tātad ziņo Sandra Frančenko. Reizes no pašvaldības 2015. gada 16. oktobrī izsūtīja nekustamā īpašuma nodokļu parāda brīdinājumus. Tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma nodokļu parāds 1331 eiro un 24 centi. Līdz ar to lūdzu piedzīt nekustamā īpašuma nodokļu parādu. Paldies. Arī nav trījumi pagasts. Īpašumu ir daudz, bet dominējošais nav trījumi pagasts. Tātad lūdzu balsojumu, kas par. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 31. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtību ziņo Sandra Frančenko. Reizes no pašvaldības 2015. gada 19. oktobrī izsūtīja nekustamā īpašuma nodokļu parāda brīdinājumu privātu personai, kas sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāds sastādīja 504 eiro un 14 centi. Nekustamais īpašums atrodas Trūžānu pagastā, līdz ar to lūdzu piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu 504 eiro un 14 centi apmērā. Paldies. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 32. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā ziņo Sandra Frančenko. Brīdinājums tika izsūtīts šī gada 16. oktobrī. Personai tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāds 1772,18 eiro. Nekustamais īpašums atrodas Trūžānu pagastā, līdz ar to lūdzu piedzīt no privātu personas bezstrīdus kārtībā nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 1779 eiro un 18 centi. Paldies. Lūdzu jautājumiem. Cik gadi te nav parāds maksāts? Cik hektāri? To es jums nevarēšu tagad pateikt sakarā to, ka komitejās tika izskatīts tas jautājums un tika pievienots arī brīdinājums un tur ir arī Nē, nu, ja cilvēks 1700 eiro ir maza platība, tad 10 gadi nav maksāts. Nu, kā mēs, kaut kā mums ar viņiem ir jāstrādā pirms tam, kad, Vai deputāts Šķesters varētu iztirzāt to daļu kaut kā, jūsu priekšlikumi? Kā, es domāju, pagasta pārvaldes ir zemes speciālisti, kas ir pagastos, lai tā kā strādā tiem. Zemes speciālisti pienākumos nav tāda summa nevar nodokļu parādiem. Priekšsēdētājkungs, tāda summa nevar vienā dienā sakrāties. Jūsu priekšlikumi konkrēti. Kāda priekšlikuma? Mūsu sašutums ir tāds pats kā jums, bet mēs varam rīkoties tikai atbilstoši normatīviem un kompetenci. Es teiktu grūti pateikt, jo nezinu ne hektārus, ne cik gadi te ir bijuši, vai 1 gads tas ir, varbūt viņam daudz hektāru piederams. Šī jautājuma izskatīšana ir atkarīga no tā, kurā pagastā atrodas vai cik hektāri. Tātad šobrīd ir attiecīgi parāda summa fiksēta, un ja mēs runājam par minēto personu, tātad cik hektāri? Tātad tas ir šobrīd pamatojuma rakstā, hektārus es neredzu, hektāru šeit neparādās. Es nenorādu hektāru sakarā to, ka tas ir parādus jāmaksā, jā. Administratīva akta sastāvā nav jābūt norādītāji šādai informācijai. Ja deputātam kādam interesē hektāri un nianses varbūt par kāda vēl ģimenes stāvokli, lūdzu griezties pirms. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās 1. Lēmums pieņemts. 33. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtību ziņo Sandra Frančenko. Tika saņemts zvērinātas tiesas izpildītājas pieprasījums par nekustamo īpašuma nodokļu parādu. Nekustamā īpašuma nodokļu parāds uz komiteju bija lielāks, bet esam sakarā ar to, ka persona nomaksāja, līdz ar to tagad sastāv 270,98, bet kā tas ir zvērināts tiesas izpildītājas pieprasījums, mums šis lēmums ir jāzvērnāt tiesas izpildītājiem. Tātad, kas piedzīv no privātu personas bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 270,98 eiro. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 34. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtību ziņo Sandra Frančenko. Tika aizsūtīts brīdinājums privātu personai sakarā ar to, ka tika konstatēts parāds.
parāds sastāv 1204,38 €. Nekustamais īpašums atrodas Strūžānos, tāpēc lūdzu piedzīt no privātpersonas 1204,38 €. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 35. Par nokavētā nekustamo īpašumu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā no Valdes Tolera. Ziņo Sandra Frančenko. 2015. oktobrī tika aizsūtīts brīdinājums par parādu pašvaldības budžetam. Tika konstatēts, ka ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi 1000,77 €. Līdz ar to lūdzu piedzīt no privātpersonas bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 1000,77 € apmērā. Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājums ir? Nē. Lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 36. Par nokavētā nekustamo īpašumu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdā kārtībā ziņo Sandra Frančenko. Tika saņemts zvērnātas tiesas izpildītājas iesniegums. Izvērtējot pieprasījumu pārbaudot darbus, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāds privātpersonai sastāv 571,29 € apmērā. Līdz ar to lūdzu piedzīt no privātpersonas bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 579,29 € apmērā. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 37. Par nokavētā nekustamo īpašumu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā ziņo Sandra Frančenko. Tika aizsūtīts brīdinājums privātpersonai 16. oktobrī. Sakarā ar to, ka tika konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds bija 1375,91 €. Līdz ar to lūdzu piedzīt no privātpersonas bezstrīdus kārtībā nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 1275,91 €. Paldies. Vai ir jautājumi? Kurš pagasts tas ir? Nav te. Vai ir vēl jautājumi? Lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 38. Par nokavētā nekustamo īpašumu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā ziņo Sandra Frančenko. Šī gada 16. oktobrī tika nosūtīts brīdinājums par parādu pašvaldības budžetam, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir 757,23 € apmērā. Līdz ar to lūdzu piedzīt šo summu no privātpersonas. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 39. Par dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgšanu Strūžānu pagastā ziņo Silvija Strankale. Saņemts personas iesniegums par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Šis jautājums ir skatīts sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē. Izteikts priekšlikums par pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgšanu ar šo personu un uzdot pagastu pārvaldes vadītājiem noslēgt dzīvokļu īres līgumu. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 40. Par dzīvojamās telpas īres līgumu pārslēgšanu Strūžānu pagastā ziņo Silvija Strankale. Tika saņemts personas iesniegums. Šis iesniegšana iesniegumā tātad persona izsaka savas tiesības izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu sakarā ar to, ka šī persona vēlas mainīt savu dzīves vietu un tātad jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt ar citu personu, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus. Un sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšlikums ir tātad uzdot Strūžānas siltumam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu. Paldies, deputāti. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 41. Par dzīvojamās telpas īres līgumu izbeigšanu Strūžānu pagastā ziņo Silvija Strankale. Personīgi iesniedz ar iesniegumu par īres tiesību izbeigšanu un ņemot vērā to, ka persona šādas tiesības ir un komitejas sēdē šis jautājums tika skatīts, tāpēc arī priekšlikums izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar minēto personu un
tātad uzdot Strūžānu Siltumu, sagatavot un noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 42. par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Strūžānu pagastā ziņos Silvija Strankale. Iesniegums par ar lūgumu izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu. Izskatīts jautājums sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejā. Tātad ieteikums balsot par izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar personu un uzdot Strūžānu Siltumam sagatavot un noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līgumu izbeigšanu. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Par sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu Strūžānu pagastā ziņos Silvija Strankale. Saņemts personas iesniegums, iesniegums kā ir pievienot visu dokumentu, kad ir skatīts sociālā veselības aizsardzības jautājumu komisijas sēdē. Un ir priekšlikums lēmumu par sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar personu un uzdot Strūžānu Siltumu sagatavot un noslēgt sociālā dzīves īres līguma ar personu. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 44. par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Čornais pagastā. Ziņos Silvija Strankale. Ir saņemts personas iesniegums par iespēju atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu. Komitejā tika skatīts gan personas iesniegums un gan klāt pievienotie dokumenti un ir priekšlikums atjaunot šo sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku, tātad no 15. gada 14. decembra līdz 16. gada 3. jūnijam, un uzdot Čornais pagasta pārvaldes vadītājiem atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 45. par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Strūžānu pagastā. Ziņos Silvija Strankale. Izskatot personas iesniegumu tam klāt pievienotos dokumentus sociālo veselības aizsardzības jautājumu atklājīgā komitejā, priekšlikumu atjaunot personai sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku, no 2015. gada 19. novembra līdz 16. gada 18. maijam un uzdot Strūžānu Siltuma valdes locekļiem atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar personu. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 46. par aizņēmumu ņemšanu Nautrēnu pagasta pārvaldes projektam, autobusu un vieglās automašīnas iegādi Nautrēnu pagasta pārvaldes vajadzībām ziņo Ingrīda Zelča. 6. novembrī saņemts Nautrēnu pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu ņemt aizņēmumu autobusu un vieglās automašīnas iegādēji Nautrēnu pagasta pārvaldes vajadzībām. Summa kredīta pieprasīta ir 78 905,25 eiro. Jā. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 47. par līdzekļu piešķiršanu no pašvaldību budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un līdzekļiem, kas paredzēti vispārējiem valdības dienestiem, Maltas pagasta pārvaldē, Maltas vidusskolas daudzfunkcionāla zāles aprīkojuma iegādēji. Ziņo Ingrīda Zelča. Saņemts Maltas pagasta pārvaldes iesniegums par līdzekļu piešķiršanu Maltas vidusskolas daudzfunkcionālās zāles aprīkojuma iegādēji. Tātad ir priekšlikums no neparedzētiem līdzekļiem piešķirt 9000 eiro un no līdzekļiem vispārējās valdības dienestiem piešķirt 3060 eiro. Paldies. Vai ir jautājumi? Viens jautājums. Cik vēl palicis mums neparedzēt līdzekļi? Kaut kur palicis ir pie 1000. Vēl ir jautājumi? Tāpēc jau arī, kā sakat, dodam no citiem līdzekļiem. Ja nav jautājumu, lūdzu balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 48. par dāvinājumu pieņemšanu no nekustamā īpašuma Rozes pils kopīpašniekiem ziņo Oskars Vasiljevs. 2004. gadā
augustā Mākoņkalna pagasta padomi 4 nekustamā īpašuma kopīpašniekiem tika noslēgts dāvinājuma akts par zemes vienības daļas 0,04 hektāru platībā dāvinājumu Mākoņkalna pagasta padomai kāpņu ierīkošanai. Pamatojoties uz Rēzeknes pašvaldības nolikumu par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu iedomu pieņemšanu un izlietošanu Rēzeknes pašvaldībā, domai ir jāpieņem lēmums par šī dāvinājuma pieņemšanu. Lai pašvaldība varētu pieņemt dāvinājumu, Mākoņkalna pagasta pārvaldei tiks uzdots organizēt zemes vienības sadali divās zemes vienībās un panākt 2004. gada 5. augusta dāvinājuma akta 3. apakšpunkta izpildi, kurā ir noteikts pušu pienākums sekt ar dāvinājumu pieņemšanu saistītos izdevumus līdzīgās daļās. Tātad deputāti jautājumi. Tātad man būtu priekšlikums 3. punktu formulēt juridiski korektāk, nevis informēt, bet jau uzreiz noslēgt vienošanos par šāda punkta darbību. Jo šī darbība nebūtu uzsākāma ne mērniecības, ne pilnvaru saņemšanas, ja šīs punkts dabā nestrādās. Tātad te iet runa par izdevumiem, kas saistīti ar zemes gabalu sadalīšanu un attiecīgi zemes grāmatas atsevišķu akta noformēšanu, kas var sastādīt, es noprotu no prakses aptuveni 1500 eiro. Aptuveni. Ja? Tātad, un ja līgumā ir dāvinājuma līgumā 2004. gadā paredzēta kārtība, ka solidāri tiek sektas gan dāvinātāji un dāvinājuma pieņēmēji, tātad tas nozīmē, šī summa dalās uz pusēm. Kamēr šī vienošanās juridiski nav noslēgta, tikmēr es domāju, nebūtu korekti uzsākt citas darbības. Deputāti, vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājums ir Šķestara kungam, vai Šķestara kungs šī jautājuma spriešanā neatsauc savu dalību? Jā, es atsaucu. Viņš man, jā. Jā, tātad Šķestara kungs atsauc dalību šī jautājuma apspriešanā, jo viens no īpašniekiem ir Šķestara kunga dēls. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi, ņemot vērā tātad šo 3. punkta labojumu par šo vienošanos noslēgšanu? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Tātad vienam deputātam nepadaloties, lēmums pieņemts. 49. par atbalstu pašvaldības CIA Malta dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma projektam ūdeņu saimniecības attīstību Maltā 3. kārtu. Ziņo Ingrīda Zelčam. Saņems iesniegums no Maltas pagasta pārvaldes un arī iesniegums no Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības ar lūgumu atbalstīt viņu projektu ūdens saimniecības attīstība Maltā 3. kārta, un līdz ar to arī atbalstīt galvojumu ņemšanu, aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Bet mēs būtu tā kā novada pašvaldībā, kā galvotājs, kā garants. Projekta vēl, protams, nav apstiprināts, bet tāds lēmums ir vajadzīgs, lai varētu virzīt tālāk. Tātad deputāti vai ir jautājumi? Un informācijai arī detalizētākai, tātad šobrīd ir tikai projekta pieteikšana un arī summas, kurām mēs varētu potenciāli kļūt kā galvotāji, tiks precizēts iepirkuma procedūrā. Tātad atkārtot šis jautājums būs jāskata domai. Tātad lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. Un papildus darba kārtība ietvertais jautājums. Vārdu dodu Elvīrai Pizānai. Lūdzu. Par apmaksātu ikgadējā papildu atļaujuma daļas piešķiršanu Rēzeknes nodomes priekšsēdētājam un Vīdam Švarcam. Piešķirt 5 darba dienas no 23. novembra līdz 27. novembrim, ieskaitot darba periodu no 2014. gada 1. jūlijā līdz 2015. gada 30. jūnijam. Uz Švarca kunga atļaujuma laiku pēc nolikuma priekšstādā vietniece, tātad es bildu pienāku. Tātad es nepiedalos šī jautājuma apspriešanā. Lūdzu balsojumu. Atturās, pret nav. Priekšsēdētāji kungs, bet
Tātad, vai šis jautājums saistās ar darba kārtību? Nē. Tātad, līdz ar to ar šo darba kārtības jautājumi, gan papildus darba kārtību, gan papildus darba kārtības jautājums izskatīts. Paldies par darbu!